3 zvaigžņu balvu nominācijā Gada paralimpiskais sportists saņem Rihards Snikus un King of the Dance. No katrām paralimpiskajām spēlēm Rihards vedis mājās aizvien augstāka kaluma godalgas. Šovasar Parīzē Rihards ar King of the Dance pārspēja visus un izcīnīja zeltu gan individuālajā, gan brīvā stila iejādes programmā. Paldies! Milzīgs paldies jums! Labvakar visiem! Es esmu Riharda māsa Elīna, un es nolasīšu Riharda pateicības vārdus, ko viņš bija sagatavojis, domājot, ja viņš saņemtu šo balvu. Saņemot šo balvu, izsaku visdziļāko pateicību gan šeit klātesošajiem un pasākumu žūrijai, gan tiem, kas pašlaik skatās ceremoniju un balsoja par mani. Paldies par atbalstu parasportistiem, paldies par emocijām, ar kādām sekojāt līdzi mums Parīzē un sagaidījāt mūs mājās. Sasniegumiem bija daudz plašāka ietekme kā vietām pasaules reitingā. Tie radīja prieka un saliedētības vilni, kas vēl ilgi viļņoja mūsos visos. Viss ieguldītais darbs, kas ir bijis gandrīz 20 gadu garumā, jāšanas sportā atspīd šajā skaistajā zelta balvā. Viens es to nekad nepaveiktu bez savas komandas, un īpaši bez 2 ļoti īpašām dāmām, kuras ir arī šodien šeit, par ko man liels prieks. Mana trenere, Agnes Rozīte. Un Agnes, mums esi pat labākā trenere. Un mana zirga, King of the Dance saimniece Irina Andrusa, kura nav tikai zirga saimniece, kura ir cilvēks, kurš katru dienu pavada stallī, lai Kings būtu vienmēr gatavs labākiem rezultātiem. Paldies arī manai lieliskajai ģimenei, kura mani ik uz soļa atbalsta un ir līdzās katrā treniņā. Un paldies arī manām sporta organizācijām, kuras izšķirošos brīžos ir bijuši man blakus, īpaši Latvijas Jādnieku federācijas Kristīnai Sauskai un Anitai Mangalei, un arī Latvijas paralimpiskajai komitejai par atbalstu, bieži vien morālo. Paldies maniem atbalstītājiem, sponsoriem, jo bez līdzcilvēku atbalsta, sākot no manas pilsētas Baldonas līdz visai Latvijai un ārpus tās, šis viss nebūtu iespējams. Paldies visbeidzot vienam ļoti īpašam puisim, King of the Dance vai Dejas karalim. Kurš, lai gan tikpat spītīgs kā es, tomēr mērķtiecīgs un godkārīgs, tāpēc sacensībās vienmēr spēj saņemties un parādīt savu labāko sniegumu. Un visbeidzot, es esmu lepns, jo King of the Dance ir dzimis Latvijā, un tātad ir Latvijā audzēts zirgs. Un visa mana komanda ir no Latvijas. Tas ir vēl viens pierādījums tam, cik talantīgi cilvēki ar milzīgām darba spējām mēs esam un cik stipra ir mūsu zeme. Ar cieņu, Rihards.